Tātad esmu Sandra, un laikam nedaudz sākumā iepazīstināšu ar sevi, jo arī zirdznieki mani noteikti ne visi pazīst, jo es zirdznieku aprindās neapgrozos, fórumos nepiedalos, jo tāda dīvaina situācija ir Latvijā izveidojusies, kad zirdznieki vienojas mīlestībā uz zirgiem, bet savstarpēji viņi ir kaut kādās diezgan dīvainās attiecībās. Un tāpēc es negribu piedalīties tur, kur es nesaprotu, kāpēc tas notiek tā, kā tas notiek. Tāpēc es dzīvojos klusībā viena pati pie sevis stālī. Un, nu, ne viena pati, bet respektīvi nesadarbojoties ļoti ar daudziem citiem staļiem. Bet uzskatu, ka neviens nevienam nav konkurents. Un jo sevišķi, ka katrs, teiksim, stālis ir atradis tā kā vairāk vai mazāk savu nišu. Mana niša ir tā, kas Latvijā ir nu, praktiski ļoti neattīstīta. Es darbojos ar psihoterapiju zirga mugurā, nevis ar reiterapiju ķermenim, bet ar reiterapiju dvēselē. Ļoti daudzi cilvēki nedzird tālāk, viņi dzird reiterapiju, un viņiem liekas, ka nu, tas ir tas, ko mēs esam pieraduši saprast ar reiterapiju, tātad ķermeņa ārstēšana, bet īstenībā ar zirgiem var ārstēt ļoti labi arī dažādas, ne tikai garīgas saslimšanas un vainas, bet arī vienkārši palīdzēt tādās situācijās kā izdegšanas sindroms, kas šobrīd ārkārtīgi, nu, ir, diemžēl, sadzīve ir tāda, kāda ir. Darba intensitāte ir tāda, kāda tā ir. Un tātad šī lieta ir tā, ko Latvijā neviens nedara. Es to esmu sākusi darīt tamdēļ, kad man ir diezgan spēcīga psiholoģiskā bāze. Es nāku no žurnālistikas, es esmu vairāk kā 20 gadus strādājis žurnālistikā, rakstot par psiholoģiskām tēmām. Esot līdz pat šim brīdim ļoti ciešā saistībā ar Latvijas labākajiem terapeitiem, psihologiem, psihoterapeitiem. Un arī žurnālistiem mums bija ļoti spēcīgs šīs te psiholoģiskās apmācības kurs. Un visu laiku strādājot ar cilvēkiem, ir ļoti daudz atziņas, ļoti daudz lietu, ar ko es esmu gatava dalīties ar jums. Un vienkārši pastāstīt dažus savus vērojumus, dažas atziņas no kolēģiem, terapeitiem, psihologiem. Un jūs man droši arī varēsiet uzdot jautājumus, ja gribat, varat man pārtraukt, jo man te ir arī sarakstīts uz lapām, es te ieskatīšos, tā kā mēs varam tādu, lai tā nav tāda baigā saruna, ka es te vienkārši kaut ko baigi vāvuļoju, bet, nu, lai jūs droši man varat arī kaut ko jautāt. Bet, respektīvi, šobrīd pie tiem apstākļiem, kas šobrīd valda aktīva, darbīga cilvēka ikdienā, nu tātad tas milzīgais stress, tas, ka mums visiem trūkst laika, dažkārt trūkst arī naudas, dažkārt trūkst mirkļi, lai apsēstos un parunātos ar sev tuvākajiem, un visbiežāk trūkst laika, lai apsēstos un parunātos pats ar sevi. Un cilvēki šajos apstākļos meklē tādas visādas iespējas, kā tomēr pietuvināties sev, kā nesajukt prātā. Un tad šobrīd ir tik ārkārtīgi populāras jogas, meditācijas, retrīti, kur ir iespēja apstāties, mazliet ieklausīties sevi, paņemt kaut kādu enerģiju, lai vienkārši būtu spēks dzīvot tālāk. Un sporta zāles šobrīd arvien vairāk tiek aizvietotas ar skrējienu brīvā dabā, maratoni ārprātīgi populāri, piedzīvojumi, sacensības, izdzīvošanas spēles. Un
šajā tajā situācijā, psiholoģiskajā, es gribu teikt, ka pie visiem joga, retrīts, meditācija lieliski iedarās arī komunikācija ar zirgu. Komunikācija ar zirgu dabā vēl jo īpaši iedarās. Un es jums varu pateikt, ko psihologi min kā vienu no iespējamām versijām, kāpēc cilvēkam patīk jāt ar zirgu, kāpēc tas rada tādu eiforiju. Ka tā ir zemapziņā atgriešanās mātes miesās, kad kāds liels, stiprs, spēcīgs, silts, tevi aijā. Un tā ir viena no versijām, ko, teiksim, psihologi saka, bet es pievienošu vēl dažus savus vērojumus, dažas savas versijas, un mēs varam arī viņus kopā apspriest. Varbūt, ja jums ir kaut kāda pieredze vēl, jūs man varēsiet papildināt. Respektīvi, kā viens no maniem novērojumiem ir vēl arī tāds, kad arī pieaugušam cilvēkam gribās iesaisties kādam klēpī. Viņam gribas, lai viņu paņem kāds, paeja, paglaud galvu, pasaka, ka nav tik slikti, kā liekas, kad viss būs kārtībā. Un šī iespēja apsēsties uz zirga, teiksim, runājot par veiksmīgu komunikāciju, ka tu esi jau saproties ar to zirgu, tad uzsēsties zirgam mugurā un jāt ar viņu ir arī šī pati iespēja sajusties, kad jā, ka viss ir kārtībā, viss ir labi, es esmu spējīgs uzkāpt zirgā, es esmu spējīgs zirgu vadīt, es esmu spējīgs galā par to izjādi samaksāt. Un, respektīvi, tā ir tāda, laba sajūta par savu, mēs tā pabarojam savu emocionālo es. Otrs variants, kāpēc cilvēkiem patīk komunikācija vai jāšana ar zirgu, ir zināmais visiem zirdziniekiem zirgs kā brīvības simbols. Un brīvība, ātrums, kā adrenalīns, spēja noturēties zirgā mežonīgā ātrumā skrienot, apziņa, ka tas izskatās ļoti vareni, majestātiski no malas. Tas viss atkal baro cilvēka ego, šobrīd labā nozīmē. Cilvēks sajūtās, viņš saplūstot ar zirgu, sajūt arī šo brīvību, ka viņš ir šī brīvība. Tas arī ir ļoti spēcīgs arguments, ļoti spēcīgs ierocis tādās psiholoģiskajās sajūtās, jo īstenībā jau brīvs neviens cilvēks īsti nav vien. Katram ir kaut kādas ģimenes rūpes, kaut kādas attiecības ar skolu, darbu, ģimeni un sadzīvi. Un tad šī brīvības sajūta, teiksim, atrodoties ātrā zirgā, ātrā gaitā, tā ir tāda ļoti patīkama, ļoti laba adrenalīna iegūšana. Un tad vēl arī viena nianse, kas no šī izriet, kas varbūt tās vairs nav tik skaista, bet viņa jāņem vērā, ka tāda ir. Viens ir tas, ka mēs sajūtamies brīvi šai skaistajā, lēkšojošajā zirgā. Otrs ir tas, ka mēs barojam jau to savu ego daļiņu, kas ir tāda, ja vairs nav tik cēla, jo mēs taču par to zirgu valdam. Tātad mēs esam baigie malači, mēs esam baigie priekšnieki zirgam. Tātad zirgs pakļājās mums, kas patiesībā arī, no otras puses skatoties, tas nav nekas slikts, ja mēs tam zirgam nenodaram pāri, jo šai visu varošajai sajūtai jau viņa pabaro cilvēku emocionāli, un viņa jau ir tāda, viņa jau ir tāda, kas dažreiz dod ļoti labas pozitīvas emocijas, lai gan te ir arī tāds divdabīgs tas skatījums. Vēl tā vajadzība pēc zirga un tas, ko mēs atrodam šajā dzīvniekā, ir katra cilvēka dabiska vajadzība un nepieciešamība pēc atzīšanas un sapratnes. Jo
ļoti bieži gadās, kad mēs nesaprotamies, līdz galam mēs varam izstāstīt, ko mēs jūtam vai kā mums ir gājis saviem ģimenes locekļiem, saviem tuvākajiem cilvēkiem. Varbūt tās mēs pat, nerunājot jau par kaut kādu tālāku, attālinātāku cilvēku loku. Lūk, un arī tas ir tā interesanti, ka mēs nomirt varam vieni paši, bet piedzimstam mēs esot divatā ar māti vismaz. Tad šo te vēlmi pēc būšanas kopā cilvēks tomēr nes caur savu dzīvi visu laiku cauri. Un tāpēc, ja viņš nevar šo maksimālo sapratni atrast līdz cilvēkos, ļoti bieži cilvēki izvēlās dzīvniekus, uz kuriem viņi projicē visas savas labās sajūtas, visu savu atvērtību, visu savu maigumu, jo cilvēks varbūt to tā nenovērtē, vai tas otrais cilvēks tajā mirklī varbūt ir arī ar savām problēmām nomākts, un viņš ne tā noreaģē, kā tas otrs ir vēlējies. Dzīvnieks parasti noreaģē tieši tā, kā tas cilvēks ir vēlējies. Ja mēs ejam pie zirga, atnesot viņam cienastu, un tā mēs ejam visu laiku, tad loģiski, ka zirgs tev gaidīs, viņš pēc zirga temperamenta atkarībā, viņš vai tur bubinās vai nebubinās, bet uz tevi ieinteresēts skatīsies, viņš izrādīs, cik tu viņam esi interesants, un tas ir atkal tas, kas cilvēkam ir ļoti svarīgi, kāds grib komunikāciju ar viņu. Tāpēc vientuļniekiem, tādiem saudabļiem, sabiedrības īpaņiem, tāpēc viņi, ja viņi nav arī mazliet, ja nav kaut kādas jau psiholoģiskas dabas, jau tādas lielākas problēmas, viņi visi izvēlās komunikāciju ar kādu dzīvnieku. Zirgs, protams, tās nebūs tik bieži, jo tas jau ir mazliet, sauksim, ekskluzīvāk. Bet, suns vai kaķis, zinat, vecām vientuļām tantēm un onkuļiem, tas ir gandrīz vai tā kā neatņemama sastāvdaļa. Lūk, un tātad šie ir tie aspekti, ko es esmu savā darbībā ar cilvēkiem un zirgiem novērojusi. Varbūt jūs varat vēl kāds pateikt kaut kādu aspektu, kas jums liekas, kāpēc cilvēks tik ļoti tiecas pēc zirga, kāpēc viņam tas ir tik ļoti, nepieciešams. Tad varbūt, turpināsim. Tad, respektīvi, parunāsim mazliet sīkāk, mazliet sīkāk par to, ko tad īsti sadarbība ar zirgu cilvēkam dod. Nerunāju. Šie bija tie lielie sadalījumi, tie lielie aspekti, bet tagad es tā iedziļināšos katrā no viņiem vairāk. Un sākšu ar to, kad sadarbība ar zirgu ir partnerattiecības. Mēs nevaram aiziet un būt viens pats tur un tā baigi smuki komunicēt, nesajūtot to otru, neiedziļinoties viņā, skrienot pavirši garām. Respektīvi, zirgs izkopja cilvēkā komandas spēli. Nevar jātnieks un zirgs darboties kaut kā paralēli, nevis mijiedarbībā, jo tad vairs nav komanda, un ja nav komanda, tad zirdznieki visi zina, ka tur nekas nesanāk, ka tur vajag vienkārši perfekti vienam otru izjust, lai sanāktu labi. Un tāpēc tā komunikācija zirgu, tas viens no pirmajiem, ko viņi iemāca cilvēkam, iemāca sadarboties, sajust partneri. Tās ir lietas, kas darbojās ne tikai stallī, bet arī sabiedrībā apkārt. Un īstenībā ļoti, ļoti daudz, kas es pat saviem klientiem vienmēr saku, jūs nedomājat, ka tas, ko es jums tagad stāstu šeit pie zirgiem, ka tas nedarbojās uz jums dzīvē. Tas darbojās tieši tāpat. Kaut vai elementārs piemērs, kad cilvēks nāk pie zirga, ja viņš atnāk tukšām rokām,
Un viņš tagad grib, viņš saka, nu labi, tagad es kāpšu zirgam mugurā, nu tad tur ir skaidrs, ar kādu attieksmi tas cilvēks arī, teiksim, iet pie saviem draugiem. Nu, viņš arī aizbrauc ciemos pie drauga, viņam neienāk prātā, kad vajadzētu aiznest varbūt kaut ko pagraužamu pie tējas vai kaut ko tādu. Respektīvi, tā sajūta, ko vajag otram. Darbībā ar zirgu to var ļoti labi attīstīt, jo atkal zirgs viņš parādīs tiešā veidā, bet viņš neaizvainos cilvēku. Viņš parādīs, jā, tu neesi neko man atnes, nu labi, es tā kā uz tevi baigi tur tā. Nekomunicēšu tik ļoti, kā tad, kad tu esi man kaut ko atnesis. Tāpēc tā patiesa sadarbība ar zirgu iemāca rūpēties. Iemāca rūpēties par otru vairāk nekā par sevi. Jo, teiksim, ja mēs gribam saglabāt zirga veselību, ja mēs gribam, lai viņam ir arī emocionāls komforts, tad mēs situācijās, ka, teiksim, ir bijusi kaut kāda gara izjāde, mēs esam noguruši, nosaluši vai salijuši. Viens variants ir skriet mājās un sildīties un pārģērbties sausās drēbēs, bet esot kopā ar zirgu, mēs to nevaram izdarīt. Mums ir vispirms zirgs jāparūpējās par zirgu, un tikai tad mēs varam parūpēties par sevi. Un dažreiz cilvēkiem, kas ir atnākuši vienkārši uz izjādi, viņiem tas liekas briesmīgi. Kā tas ir tagad? Es taču gribu ātri sausas drēbes, iedzert teju, un tad es atnākšu to zirgu nosaglot. Jā. Un tāpēc es arī saku tiem vecākiem, kuru bērni ir sākuši darboties ar zirgiem. Es viņiem saku, jūs esat laimīgi vecāki, jo jūsu bērni jau no mazotnes iemācīsies padomāt par otru. Jo, pa zirgu jau savādāk nevar, ja tu pa viņu nedomā, tas tā ātri būs redzams, kas ar to dzīvnieku notiks. Tāpēc tās sadarbība ar zirgu nozīmē sava ego atvirzīšanu otrā plānā. Jo vienmēr tev būs kāds svarīgāks. Šis svarīgāks šajā komunikācijā cilvēks un zirgs vienmēr būtu vajadzīgs būt zirgam. Jo pa zirgu neviens cits neparūpēsies. Mēs varam paši par cilvēku par sevi lieliski var parūpēties, bet ja cilvēks neparūpēsies par zirgu, tad tā arī būs kā būs. Arī ļoti par cilvēku daudz liecina tas, ka, teiksim, es skatos, kad ir kaut kāds, teiksim, grūts posms, kaut kāda, mēs darbojamies ar izjādēm brīvā dabā, un tur ir tā, teiksim, mēs jājam, un ir tāda posma, kad, ir slikts pamats. Un tad ir interesanti skatīties, kā par šo slikto pamatu, ir tik forši, ka tu redz, ka cilvēks domā pa zirgu, viņš nokāpj no tā zirga nost, un viņš ved zirgu pie pavads, lai, zirgam, teiksim, būtu vieglāk iet pa akmeņiem. Vai, ja arī, teiksim, ir gari pārgājieni un cilvēks nokāp no zirga, lai ļautu zirgam atpūtināt muguru. Tas ir tieši atkal tas pats sadzīvē. Šāds cilvēks, ja viņš redz, viņš jūt, ka tam zirgam ir grūti, ka tam zirgam vajadzētu iedot atpūtu vai noglāstīt viņu, tad jau tas cilvēks arī ikdienā viņš redzēs, ka jā, kur mans sieva vai vīrs ir noguris, kad es viņam kaut kā atvieglošu viņu soli. Es starp citu vienmēr saku, jūs te arī esat, kā vienmēr, protams, mēs zirdznieki esam lielākoties tikai sievietes, bet to es pastāstīšu vēlāk, kāpēc tas tā ir, vai kāpēc tas tā varētu būt. Bet es vienmēr meitenēm saku, pavērojiet savus puišus, kad viņi jāiz zirgu, kādi viņi ir attiecībās ar zirgu, vai viņi noglāsta to zirgu, vai viņi nodzen to dunduru nost, kad dunduru laikā, teiksim. Vai viņš to zirgu, par viņu kaut ko jautā, vai viņš to zirgu uztver tikai kā tādu, atbraucu izjāju, pēc tam aizbraucu uz kartingu, jā. Tas viss arī atspoguļosies attieksmē pret to savu mīļoto meiteni. Lūk. Tas ir tas viens no aspektiem, ko cilvēks var attīstīt sevī komunikācijā ar zirgu, un ko zirgs cilvēkam ļauj attīstīt. Un patiesībā zirgs ne tikai ļauj, bet arī piespiež cilvēkam
pastrādāt ar sevi. Jo ir ārkārtīgi daudz fobijas cilvēkam, ir ārkārtīgi daudz visādu nepārliecinātību, nedrošības par sevi, par savu varēšanu. Un, ja jūs esat dzirdznieki, tad jūs zinat, ka nekas jau nesanāks. Ja tu aizies pie zirga tāds amēbisks, bez sava viedokļa, bez savas vajadzības, kaut kā atkal komunikācija nesanāks. Tāpēc ir šausmīgi svarīgi, lai cilvēks saņem sevi rokās tad, kad viņš iet pie zirga. Lai viņš saprot, ko īsti viņš grib, kādu komandu dot, ko viņš grib sagaidīt. Un pirmais šai komunikācijai, kas ir šausmīgi svarīgi pirmreizēji darbojoties ar zirgu, ko noteikti arī visās, teiksim, tādās terapijās, kā jau tādās ārstnieciskās, ir svarīgi pārvarēt bailes no zirgiem. Jo ir ārkārtīgi daudz aizspriedumu, kas ir radušies kaut kādu filmu, vectēvu un vecmāmu stāstu ietekmē par to, kāda tad var būt zirga. Zirga koži, zirgi spēr, zirgi ceļās pakaļkājās un mēģina atbrīvoties no jātnieka. Un tad, kad es saku, ka tas, ka zirgs ceļās pakaļkājās, bet tiešām tas viņam ir jāiemāca, ka viņš tāpat vien to nedara. Cilvēki brīnās. Es saku, kā, nevar tā būt. Es saku, jauns zirgs, protams, varbūt tās viņš tā mēģinās izdarīt, ja viņam ir tāds temperaments, bet reāli tā nedara. Vai to, ka visi saka, zirgs gribēja man iekost. Es saku, bet zirgi jau cilvēki, viņi nav gaļēdāji, kāpēc viņam tev jākož? Tas, kad vecos laikos, kad, protams, ar zirgiem strādāja cilvēki, kuri vardarbīgi, brutāli attiecās pret dzīvniekiem, un zirgi bija, lai izdzīvotu, viņi mēģināja aizsargāties šādi agresīvi reaģējot, tad mūsdienās jau vairāk ir tikai izņēmuma gadījumi, kad ir agresīvi saimnieki, kas ir sataisījuši neadekvātu zirga psihi. Normālam zirgam nav tāda psihi, lai viņš kostu. Respektīvi, ar visiem šiem aizspriedumiem cilvēkam ir jācīnās. Ja viņš ir, viņš sajūtas, ka viņš vienkārši nevar savādāk, ka tā varētu būt viens no variantiem, kā viņam mēģināt iztīrīt savu galvu, savu fizisko ķermeni, nodarbināt vienlaicīgi ar savu galvu, tad, ja viņš ir izvēlējies šo ceļu pie zirgiem, tad viņam, pirmais, kas ir lielākoties visiem, jāmēģina strādāt ar savām bailēm. Es atceros vienu piemēru tādu, man diemžēl tāds skumjš piemērs, jo es nevarēju palīdzēt tai sievietei. Viņa ārprātīgi baidījās no zirgiem, un viņa veda savas meitas arī pie manis jāt, un arī, tātad viņa pati mēģināja zirgās saisties. Un viņa man teica, es jau no rīta, tā kā es zināju, ka mums būs jābrauc pie zirgiem, es jau nervozēju, un viņa saka, es visu laiku pīpēju, mēģināju nomierināties, un tās meitenes arī, viņas sajūt to mammas uztraukumu, jo tie bērni, tā kā mammas nav, tie bērni no zirgiem nebaidās, viss ir normāli. Tikko atnāk tā māte, kas kratās, kas ārprātā pīpē un saka, ka man jau sirdī ir slikti. Es mēģināju ar viņiem strādāt, bet ar šādiem cilvēkiem strādājot, tur ir vajadzīga ārprātīgi liela pacietība un ārprātīgi liels laiks. Tur nedrīkst būt neviens tāds paviršs mirklis, arī no, teiksim, manis kā starpnieka starp cilvēku un zirgu. Jo šī paviršība vai tas mirklis, kad cilvēks tiek atstāts viens pie zirga, viņš maksā uzreiz tam cilvēkam baiļu devu klāt. Jo viņam tas zirgs tik šausmīgi baida, kad viņš grib tieši caur to drošību, caur to starpnieku, lai tad ir tā kopība. Jo arī mazu bērnu, tur ļoti bieži var to redzēt, kad bērniņš tiek uzlikts zirgā, un viņam jau nav, pirmo reizi, viņam jau nav bail no tā, ka viņš ir zirgā. Viņš jau nezina, ka zirgs var kaut kur sākt skriet vai kaut ko, viņš par to nedomā. Bet viņš ir atņemts no vecākiem, uzlikts viens pats tur augšā, un viņam ir bail no šīs situācijas.
tāpēc es vienmēr iesaku cilvēkiem, ka, nu, ja ir iespējams, teiksim, kaut uz mirklīti, kaut uz minūtīti, 2, ja ir zirgs piemērots, tad vajag vispirms to bērnu uzlikt kopā ar vecākiem zirgā, nu, pieturot viņu priekšā. Nevis ar treneri, nevis ar kaut kādu instruktoru, reiterapeitu, bet tieši ar kādu no savējiem. Lai viņam nav šī dubulta baile no tā, ka viņš ir palicis viens kaut kur dīvainā tādā situācijā un arī to svešo cilvēku tur klāt. Nevajadzētu. Pēc tam, ja par reiterapiju runā, tad noteikti pēc tam tas terapeits pratīs pareizāk turēt to bērnu visu, bet tas pats sākums tīri emocionālais, tas ir vajadzīgs tādā maksimāli saudzējošā vidē. Un arī, ka es vienmēr saku, neliekam zirgam iet uz priekšu, vienkārši, lai viņš pasēž tajā zirgā. Zirgs stāv, un bērns pasēž, viņš nomierinās, pierod, un te var iet jau tālāk. Vai arī, teiksim, vecāki var turēt, nu, teiksim, ja vecāki nekāp zirgā, tad tīri simboliski vienkārši turam pie celīšiem. Viens vecāks pie viena celīša, otrs pie otru, lai bērns redz, ka ir komunikācija visu laiku, vecākiem ir bērnu. Īstenībā arī pieaugušie grib šo kontaktu ar cilvēku, kuri viņam uzticās, tad, kad ir viņi uzkāpuši zirgā. Jo bija arī situācija man tāda, kad meitene ar puisi atbrauc jāt. Vīrietis ļoti agresīvi man pateica, ka viņš nejās vispār kādas muļķības, kāpēc tā meitene tur viņa ir pierakstījusi. Nē, viņam ir motocikli un kādā sakarā zirgi, viņam neinteresē zirgi. Un tad, kad mēs viņu pierunājām uzkāpt zirgā, viņš klusi man teica, lūdzu, paņemiet to zirgu pie pavadas, neatstājiet man vienu. Un, nu, pēc tam sarunā atklājas, nu jā, nu cilvēks, nu, mēs zinām, ka visi lecīgie, iedomīgie, viņi īstenībā ir ar ļoti lielām traumām dvēseliskām, kuras viņi mēģina dažādos veidos paslēpt, aiz bravūras, aiz āršķībām visādām. Un arī šim vīrietim, nu, jā, viņš bija ļoti nepārliecināts par sevi, viņam bija fantastiskas bailes, ar kurām viņš veiksmīgi tika galā un tāds veselīgi domājošs, veselīgi jūtošs cilvēks īstenībā pirmajā stundā var tikt galā ar bailēm. Ja veiksmīga ir, teiksim, tā pirmā stunda komunikācija, teiksim, nu, sēžot zirga mugurā, tad var redzēt cilvēku ķermenī, cik ir interesanti, ja viņi uzsēžās zirgā, viņi visi ir tādi savilkušies, viņi jūt tikai sevi, zirgu viņi pilnībā nejūt, protams, sākumā. Un tad, kad viņš nomierinās, atslābinās, viņš jau var ieiet arī zirga ritmā. Un tad viņš atbrīvojas tā, kad viņiem, atnākot pēc tās stundas, viņam jau acis mirdzē. Viņš ir uzķēris to kaifu un to brīnišķīgo sajūtu. Bet tikmēr, kamēr viņš ir tāds ierāvies sevi, viņš jau loģiski nekādu prieku no tā nesajūt. Un tātad komunikācija zirgu, jāšana ar zirgu mums palīdz atbrīvoties, mums palīdz aiziet prom no kaut kādām savām iekšējām važām, no kaut kādiem stereotipiem. Un tas īstenībā cilvēkam ir ļoti būtiski, jo psihoterapijā ar šīm lietām var strādāt gadiem. Jājot ar zirgu, pie veiksmīga zirga, pie veiksmīga trenera, šīs lietas var dabūt ļoti ātri. Es domāju, ne treneris, ne kā sportā, es domāju, tātad garīgajā atslodzē, tātad varbūt vairāk. Tāpēc man arī varbūt kādam ir jautājums, kāpēc tur pie mana vārda uzvārda ir pārcēlēta citā realitātē un starpnieks starp cilvēku un zirgu. Tā es to uztveru un tā mani klienti to arī saka, jo es neesmu treneris, es neesmu instruktors, es neesmu psihologs. Es esmu kaut kas starp zirgiem un cilvēkiem palīgs, vienam palīgs otram. Lūk, un ja pie veiksmīgas tādas sadarbības ļoti ātri cilvēki tiek vaļā no kaut kādām savām iekšējām važām, iekšējām bruņām tādām. Par bailēm runājot, vēl bailes ļoti atšķirās vīriešiem un sievietēm, arī bērniem. Bērni pēc dabas nebaidās. Ja viņi nesajūt, ka baidās tētis vai māte. Un ja viņiem nav bijusi kaut kāda kreizija situācija, ko viņi ir sapratuši, ka tur tas zirgs ir kaut kāds, kurš skrien un nav apstādināms. Ja? Respektīvi, bērns nebaidās.
Baidās pieaugušie, jo pieaugušie saprot, kas var notikt. Viņi tās cēloņas un sekas var saprast, kad jā, zirgs skries, es nemācēšu nosēdēt, es nokritīšu, sasitīšos, salauzīšos. Ļoti svarīgs, starp citu par bailēm runājot, ir bailes piesaukt vārdā. Jo tad, kad es redzu, ka cilvēks baidās, tas vienmēr prasa, no kā jūs baidaties. Un tad viņi mēģina formulēt, viņi pat nesaprot, kā es tā prasu. Viņi saka, man no zirgiem baila. Es saku, bet ko, kas tev ir baila? Un tad viņi tur saka par to iekošanu, iespēršanu. Bet tas tāds loģiskākais jau, ka mēs aizējam, jo tad es saku, uzticaties man. Šie zirgi nekodīs un nespērs. Bet ejam tālāk, kas vēl baida. Un tad viņi saka to, kas jau ir tā kā pamatot. Viņi saka, kā, tik liels dzīvnieks. Es viņu vispār nepazīstu, nesaprotu. Es nezinu, kā viņš reaģē un kā reaģēšu es. Un man var nesanākt. Tātad bailes no neizdošanās. No neizdošanās, kura jau var ietekmēt fiziski veselību. Teiksim, kritiens, lūzums un tā tālāk. Tās jau ir pamatotas bailes, ar kurām var strādāt. Lūk, un tad beigās par tām bailēm ir tā, kad vīrieši baidās no tā, ka viņa situācija nekontrolēs. Tad es nezinu, kur viņam ir bremzes, kā man viņu pagriezt. Sievietes vairāk ļaujās. Sievietes ir gatavs, ka jā, viņš, protams, ir spēcīgāks par mani, jā, bet viņas uzticās. Un ir tāds psihologiem labs piemērs par vīriešu un sieviešu baiļu atšķirību, par bailēm lidot ar lidmašīnu. Kad vīrietis baidās, tajā brīdī, kad lidmašīna krīt, vīrietis baidās, ka es tur vairs neko nevarēšu izdarīt. Jo pie pults ir citi, pie vadības stūres. Sieviete savukārt baidās, jā, es nokritīšu, nositīšos. Respektīvi, tie divi dažādie, tie domu līmeņi. Jā, vīrietim vajag būt tam, kas rīkojās, kas darbojās, tāds, rīcība. Sieviete ir sajūtas. Un tāpēc arī manās domās, kāpēc hobija līmenī, mīlestības līmenī pie zirgiem vairāk ir sievietes, nevis vīrieši. Ka vīriešiem ir vajadzīgs vairāk adrenalīns, vairāk rīcība, vairāk sports. Sievietei arī, jā, bet sieviete ir gatava ar zirgu strādāt no zemes, darboties zirga labsajūtas dēļ, vienkārši komunicēt ar zirgu, nejājot ar viņu. Vīrietim ar to ir pa maz. Viņš nevar, tā ir grūti iedziļināties tajā vēl, ko tas zirgs viņam var dot. Lūk, par to. Un tās bailes, kad cilvēks pārvar bailes, viņš sev sāk likties pamatoti, baigais varonis. Ir pazudušas bailes. Un tad viņš var sākt strādāt ar kaut kādu savu nākošo niansi. Un nākošā nianse, kas ir ļoti svarīga komunicējot ar zirgu, ir šī te noteiktība, mērķtiecība, miers, nosvērtība, adekvātums prasībās, jo bez šīm lietām ar zirgu nepakomunicēsi veiksmīgi. Un tad, kad cilvēks saprot, ka zirgs ir jātniekas pogulis, tad, kad cilvēks saprot, ka nevis ir tāda situācija, ka viņš man neklausa, bet ka situācija ir tā, es viņam parādu pareizi, lai viņš klausītu. Kad uzķer šīs foršās niansītes, cilvēkiem atkal acis mirdz, viņiem atkal ir pašapziņa, viņi saprot, jā, viņi ir tik priecīgi, viņi saka, man zirgs griežās, jo viņš ir pareizi izpildījis to komandu, un viņš ir vienkārši, tas cilvēks ir kaifā no tā, ka ārprāts tas zirgs man klausa. Tās ir atkal tās labās psiholoģiskās lietiņas, ko zirgs cilvēkam dod, komunicējot, adekvāti atbildot uz cilvēka reakcijām. Un cilvēks arī tik ļoti uzreiz tā atbildes reakcija nav pastarpināta. Viņi ir uzreiz, cilvēks ir sabijies nervos, zirgs arī sāk baidīties, nesaprot, uztraucās, kas notiek. Cilvēks nomierinās, viņš pieiet tam zirgam mierīgi klāt, zirgs arī nomierinās. Un cilvēkiem mums ir grūti gaidīt uz to atbildes reakciju ilgi. Mums nav laiks, mums aizmirstās,
Bet zirgs jau to reakciju momentāli dod to atbildi, un tas ir ļoti svarīgi, teiksim, strādājot ar sevi, ar savu iekšējo pasauli, ka tu redzi uzreiz, atbildi te uzreiz nāk. Tā kā tas arī ir tas ļoti lielais pluss, kas ir komunikācijā ar zirgu svarīgi. Tā, tad par mieru un nosvērtību. Tas ir tas, ka zirgs ir cilvēks pogulis, kad tā komunikācija būs veiksmīga gan ar zirgu, gan ar cilvēku, ja mēs ar līdzcilvēku atkal 1:1 modelis. Saprasties ar zirgu, saprasties ar cilvēku. Mums ir vajadzīgs viens un tās pašas rakstura īpašības. Neviens nav laimīgs komunicēt ar histērisku, vardarbīgu, neadekvātu cilvēku. Ne cilvēks, ne zirgs nav priecīgs. Un tāpēc arī, teiksim, atkal, darbojoties ar zirgu, mēs saprotam, kas mūsos traucē, lai būtu patīkama komunikācija mums ar citiem cilvēkiem. Par pārliecinātību par sevi. Ļoti daudzi cilvēki, kas no malas skatās uz zirdziniekiem, viņi saka, oi, un jo sevišķi, tā kā sievietes strādā ar zirgiem, viņi saka, oi, tās sievietes ir radušas visus tur raustīt pa savām, visu noteikti baigi valdonīgās. Tas ir tāds mazliet jau pārspīlējums mums, nevis tiem vērotājiem, bet tiem, kas darbojās tā. Jo tā ir. Mēs lielākoties, tātad mums ir jārada tā situācija, lai zirgs mums klausa, lai viņš pakļaujās, un tad mums ir tā noteiktība, tas striktums, kad šo prasību mēs izpildīsim šādi, nevis tur ar variācijām, ja? Bet, atkal, ja mēs nepārspīlējam, tad tā pārliecinātība jau ir šausmīgi svarīga cilvēkā, jo nepārliecināts cilvēks, ko viņš sasniegs, kur viņš nokļūs un kā ar viņu būs. Un tāpēc atkal, jo sevišķi jau no mazotnes darboties ar tādu veidu, es nesaucu viņu par sporta veidu nekādā gadījumā, tātad darboties vienkārši ar zirgu. Tā ir jau tāda, sava rakstura labāko īpašību veidošana un izkopšana. Un tas viss vainagojās ar pašapziņu, ne pašpārliecinātība, bet pašapziņa. Ir tur tā pašpārliecinātība, tas jau ir tā bišķiņa pat trako aiziet atkal gan attiecībās ar cilvēkiem, gan ar zirgiem, jo arī ir redzēta, bet es nerunāšu par šiem jau slimas psihikas gadījumiem, kad cilvēks jūtās tik pārliecināts, tik tāds ar zirgu komunikācijā, kad pie mazākās zirga nepaklausības mēs tagad zirgu stitīsim ar steku tikmēr, kamēr tur, es nezinu, pārspīlēju asins šķīdīs. Tās lietas ir, tur tiešām cilvēkiem viņi vairs ar dzīvniekiem ārstēties nevar, tur jau ir jāārstējās savādāk. Bet tādā labā nozīmē, ka tu saproti, ka tu vari valdīt gan pār sevi, savām emocijām, gan vari vadīt un valdīt pār zirgu, tas tādu ļoti veselīgu pašapziņu dod. Un tas ir arī ļoti svarīgi mūsdienu cilvēkam, jo darba vidē viņi nevienmēr sanāk, taču, kad tu saproti, tu esi tur uztaisījis kļūdu vai tu neesi tur pats labākais kolektīva loceklis, tad, teiksim, veidojot attiecības ar zirgu, tur nav tik šausmīgi plaša tā sfēra, tu vari būt ne tik erudīts, ne tik zinošs un gūt savu pašpārliecinātību no mazajiem priekiem, no mazajiem sasniegumiem. Tā, tad kas ir vēl ļoti svarīgs, ko es gribētu likt kā aspektu, komunikācija ar zirgu dabā. Jo pilsētniekiem, teiksim, pie visiem izdegšanas sindromiem un pie tām smagajām domām un visu, daba palīdz, jau pat nevajag tur zirgu, vienkārši izskrien pa garu zāli un tev nevajag piedzerties. Tev fiziski tu dabū jau tādu nosacīto
nogurumu vai atslēgšanos, ka tiešām, ka tu pēc tās garās dienas tev nevajag to konjaku glāzi. Un tāpat ir arī, ja tur vēl klāt ir dzīvnieks, tad tas vispār kopā jau dod tādu dubultu bonusu tam, ka tu atslēdzies no savas tās ierastās vides, tu kļūsti kaut kāds tāds piepildītāks no dabas, no zirga. Un tad ir arī interesanti vērojumi, teiksim, par pilsētniekiem, kuri vispār pat nesaprot, teiksim, līstlietus. Un es saku, paņemiet pret lietu drēbes. Un man cilvēki prasa, tas ir lietus sargs. Un, jā, un es arī agrāk, es tā kā dusmojos un smējos par šiem cilvēkiem, bet es domāju, bet tiešām, viņš staigā taču pa to savu pilsētu lietu sargā, viņam nav pretlietus bikses un pretlietus jakas. Vai arī ziemā viņi ļoti bieži atbrauc jād bez cimdiem. Ārā, teiksim, ir mīnus 15, 20 grādi, viņiem nav cimdu. Un es viņiem saku, kāpēc jūs iedomājaties, ka cimdus nevajag? Un tad viņi saka, nē, tad viņi prasa, aizdodiet cimdus un tā. Un es saku, klausieties, man visiem nav, kam aizdot, un kāpēc jūs bez cimdiem? Un tad viņi saka, bet saprot, es no savas mājas lecu mašīnā un no mašīnas ieskrienu darbā. Un man nevajag tos cimdus. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka cilvēki ir tik ļoti, ļoti attālinājušies no dabas, un varbūt tāpat vien viņš neaizies pastaigāt pa to mežu, bet ja viņu vēl velk caur zirgiem uz to mežu, tad tas ir atkal tas, kas ļoti attīra, iztīra galvas smadzenes perfekti. Un tāpēc, protams, komunikācija ar zirgu jebkur ir laba, gan bet tieši dabā, man liekas, tā ir dubulta deva, tā pozitīvisma, dubultīgi ātrāk cilvēks var atjaunoties. Un kas ir noteikti tāda atjaunošanās iespēja un smadzeņu atslēgšana, tā tad jāšana ar zirgu, jo arī tad, kad tu esi jājis 20 gadus vai vairāk, tu nevari jāt automātiski. Tu nevari domāt neko citu, jo tev ir jādomā par zirgu, par situāciju. Kā es vienmēr saku, domājam kā zirgi, domājam, kur ir maisiņš lido pa gaisu. Tā tad zirgam liekas, ka tas maisiņš viņu ēdīs. Tā tad esam gatavi jau no tās situācijas. Nevis, priecājamies, cik skaisti mani zirgs vīzina, man pavadas ir vaļā un es te kaifoju. Nevar tā jāt. Un tad arī ir tas, ka cilvēks saka, kā tas tā vienkārši zirgs iztīra galvu, tā nevar būt. Bet tā var būt, ja tu visu laiku to stundu esi zirga ādā, ka jūs esat kļuvuši pa kentauriem, jūs esat saplūduši tā, kad tu esi zirgs. Tu kusties zirga ritmā, tu šūpojies ar viņu kopā, tu domā tā kā viņš, kur tad ir vieta savām problēmām? Vieta vairs nav. Patiešām nav. Man tā ir licies, ko es te visiem stāstu, es taču jāju automātiski, es taču varētu jāt automātiski. Nē, tu nevari jāt un domāt kaut ko savu. Tu tiešām, tu varbūt domā tur par zirgiem kaut ko, bet tu esi tajā. Zirgs iemāca to, ko meditācijas māca, un meditācijas ir ārkārtīgi grūti būt šeit un tagad. Cilvēki meditācijās gadiem to dara, kamēr viņi iemācās. Zirgs iemāca to momentāli uzreiz. Tu esi šeit un tagad, šī situācijā, tur manā mugurā, un mēs esam abi kopā. Tāpēc es uzskatu, ka jāšana zirgu kā ideālākais, vienkāršākais meditācijas veids piedāvām vēl dabā. Un tā tad ne tikai mēs atslābinam savu galvu, savu prātu, savu mašinēriju atslēdzam, bet mēs arī fiziski nodarbinam sevi lieliski. Jo to visi jau noteikti, kas ar zirgiem darbojās, zina, kad jāšana zirga nodarbina 100% visas muskuļu grupas. Arī reiterapijā, viens no aspektiem, kāpēc tas vispār notiek ārstēšana zirgu. Vēl ir tikai peldēšana, kas nodarbina šīs 100% visas muskuļu grupas. Un iedomājieties, jūs uz zirga dabūjat kopā šo lietu, jūs atslēdzat smadzeni un jūs nodarbinat maksimāli visu ķermeni. Maksimāli. Tā ir lieta, ko tu vari dabūt stundā.
vispār patiesībā absolūts brīnums. Absolūts brīnums, ko cilvēks, kas to nav pamēģinājis, varbūt nenovērtē. Bet tā ir tā lieta, uz ko arī tas viss balstās. Uz to, ka zirgs var būt cilvēka ķermeņa un dvēseles terapeits. Pilnīgi bez skaļiem vārdiem. Un es negribu garu runāt, jo es tad nesaprotu, vai ir interesanti vai nav interesanti. Es domāju, ka es varētu jau tā kā, cik ir pulkstens? Ir kādam pulkstens? Ja? Jā, vienkārši īstenībā var runāt drausmīgi daudz un gari, bet visu tāpat neizstāstīs. Un cilvēki, kas ir ar zirgiem sakrā, viņi jau apmēram ievibrē un sajūt to visu un saprot. Vienkārši vajag kādu, kas saliek pa punktiem. Bet es varu pastāstīt vēl to, ka ārzemēs darba devēji piedāvā, respektīvi darba devējiem tiek piedāvāta iespēja cilvēku, pretendentu novērtēt, uzliekot viņu zirgā. Un arī pie mums Latvijā, teiksim, tādas lielas public relation firmas vadītājs Edgars Skult, viņš vairāk gan mašīnā darbojās. Un viņš teicis ir tā, ka viņš savus darbiniekus, tos, ko viņš grib atlasīt sev, viņš uzliek uz kartingiem. Un tad viņš redz, kas tas ir pa cilvēku. Un es saku vienmēr, uzliekam cilvēku zirgā, un mēs arī redzēsim, kāds tas ir cilvēks. Un tas ir aspekts par to, kā zirgs parāda cilvēku, kā zirgs ir cilvēks spogulis. Bet aspekts par to, kā zirgs ir cilvēka prieka avots, to aspektu varētu raksturot tāds piemērs. Un tie piemēri ir ļoti daudz, ka, teiksim, bērni saviem vecākiem dāvinam izjādes ar zirgiem, bet tie bērni ir tādi manā vecumā, un tie viņu vecāki jau ir tādi ritīgi pie 70. Bet ir interesanti, es no sākuma ļoti baidījos no tādiem veciem cilvēkiem, jo es domāju, ka Dievs, viņš taču tur īsti, varbūt viņam tur gūži jau ir mākslīgā, viņš to kāju nevar pārcelt, viņam tie ceļi sāp salocīti, un izkaut kas, bet tagad es saprotu, ka bērniem, gan lieliem, gan maziem, viņiem ir nenormāls prieks dalīties savā priekā un savā atklājumā ar saviem vecākiem arī, jo parasti ir tā, ka tie vecāki, kas ir zirgā sēdējuši kaut kādā savā jaunības laikā, sēdējuši zirgā bez segliem, varbūt tur nav bijusi pat pavadi, varbūt vienkārši kaut kāds striķis, un šie bērni vecākiem uzdāvina tagad izjādi, jau tādu īstu izjādi, un es redzu vienmēr to prieku bērnu acīs, kad viņi redz, ka tie vecāki var uzkāpt zirgā, ka tie vecāki var veiksmīgi jāt. Un tas ir atkal pamatojums tam, kad jāšana ar zirgu ir ārkārtīgi demokrātiska iespēja visām vecuma grupām. Jo gan, arī mēs zinām visu, teiksim, invalīdu sakarā, kad cilvēks, kurš nevar staigāt, viņš jājot ar zirgu sajūt šo savu spēju kustēties, pārvietoties noteikti par situāciju. Tāpat arī šie vecie cilvēki, viņi ne tikai viņu bērni priecājas par šo iespēju, kad vecāki jāja zirgu, bet arī tie vecāki, viņi vienmēr tad ir tādi stāsti, ka es tur jāju bez segliem, un es domāju, ka es vairs nekad dzīvē neuzkāpšu zirgam mugurā. Un tad viņi uzkāp, viņi saka, tas bija tik interesanti atgriezties bērnībā. Un ko es jums visu varu teikt nobeigumā? Nobeigumā varētu arī nebūt, mēs varam vēl kaut ko parunāt, bet es gribu teikt, ja jūs esat atraduši ceļu pie zirgiem, un ja jūs varat šo ceļu parādīt arī kādam vēl, darat to, jo es esmu emocionāli. Bet man liekas, ka
kā tik liels, tik skaists, tik gudrs, tik cēls, tik majestātisks dzīvnieks uz šīs pasaules, nu nav bieži. Un, teiksim, pēc prāta, prāta spējām, protams, ka ir dažādi viedokļi. Tur citi saka, ka suns ir gudrāks par zirgu, ka zirgs nav nemaz tik gudrs. Un tad jau mums vēl ir tie līdzvērtīgie dzīvnieki, kā delfīni un tā tālāk, kas arī ārstē cilvēkus. Bet, jebkurā variantā zirgs tomēr ir kaut kas tāds, mazliet kosmisks, kaut kas tāds īpašs. Ne no šīs planētas, kā dažreiz zirdziniekiem gribās teikt. Tāpēc es domāju, ka, ja mums ir iespēja palīdzēt, pietuvināties cilvēkiem pie zirgiem, tad darām visi to, palīdzam, jo tā ir neizmērojama bagātība, kur, es saku, cilvēks, kas vienkārši ir skatījies filmas, vai vienkārši viņš, varbūt vispār nav neko nezinu par zirgiem, viņš to nesaprot, bet tā ir tāda bagātība, kas Latvijā ir. Un, delfīni, teiksim, un ārstēšana delfīniem tā nav tik pieejama mums, un tur īpašos gadījumos cilvēki brauc uz turieni un maksā lielas naudas. Tad, teiksim, šeit mums, paldies Dievam, zirgi ir, un Pierīgā viņi ir koncentrējušies pat varbūt vairāk nekā laukos. Bet, tad mēģinām un parādām visiem tiem, kas vēlas atvērties, parādām, ka tā ir tāda pasaule, kurā ienākot, cilvēks vienkārši kļūst piepildītāks un laimīgāks. Un šobrīd pie mūsu esošās apkārtējās situācijas, laimes jau vienkārši nav par daudz. Tā kā paldies jums par klausīšanos. Ja ir kaut kādi jautājumi, jūs man droši varat pajautāt. Es gribēju pateikt lielu paldies, tiešām ļoti interesanta lekcija. Man ir tā, ka es arī darbojos līdzīgi, es vairāk tā kā ar to reiterapiju. Un tas, ko jūs stāstījāt, protams, man tam bija drusciņi cits skaidrojums, nevis tā kā no psihoterapeitiskās puses, bet tiešām tā viss, kā jūs teicāt, mēs arī reiterapijā daudz ko izmantojam. Tieši tas viedoklis par to, kad ir bērnam jāceļ pašapziņa un, ja ir invalīdam, tad tā visa jāšana, tas tiešām tā ir. Tiešām paldies, interesanti bija paklausīties no tāda viedokļa, bet ja mēs tieši apspriežam to jautājumu, kāpēc vairāk meitenes un puiši, man pieņemsim arī, es esmu daudz to interesējusies, kad, piemēram, ja mēs paskatāmies tādas sacensības, kur ir jaunieši, tur ir tur uz 30 meitenē viens puisis, bet atkal olimpiādē tur var teikt, ka tikai puiši ir. Tas ir tas azarts, tas ir jau kaut kas cits, tā vairs nav tikai komunikācija. Jā, bet pieņemsim, es nezinu, kā pie jums nāk tādi cilvēki, kam nekad dzīvē nav bijis sakara ar zirgu, viņi vienkārši ir pamēģināt un tādu. Jā, ļoti, principā lielākā daļa tāda. Jo es atkal ievērojos tā, ka tie, kas pie mums nāk, tā kā bērni, viņiem visiem, pārsvarā meitenēm jau ir tas Bārbiju kults un tur tie zirgi, un tās meitenes tā kā vairāk, un tie puiši tiešām ļoti reti nāk. Es esmu dzirdējis to, kad kaut kā ir bērniem, ir dažiem tāda slimība, kad viņš piedzimst. Man pieņemsim, es zinu pēc sevis, es esmu absolūti arī rīdziniece, un man vispār nevienam pat rados zirgi un nebija, un es pat bērnībā, es nezinu, es domāju, ka es pat tuvumā nekad zirgu nebiju redzējis, bet es zināju, kad man vajag, un sapnis, kad būs tas zirgs, tā tiešām tas tāda kaut kāda vajag neizskaidrojama lieta, kas līdz šim, es ar tādu, vienkārši ir bērni, pārsvarā tās meitenes, kas piedzimst ar slimību, kas saucās zirgi. Un tad, man pieņemsim, pārsvarā nāk tādi cilvēki, kas ir bērnībā sapņojuši kādreiz uzkāpt, tādi pārsvarā. Un tie, kas tiešām, pārsvarā vīrieši, ka viņam tas neinteresē, viņš tur arī vienreiz pamēģina, viņš saka, jā, normāli, un tur aiziet tālāk. Mums tāda pieredze, bet principā. Mums ir tieši tāda pat pieredze, jā. Visas meitenes sapņo par zirgiem, jā.